Kādu vakaru televizorā Neviļus uzslēdza un sāku skatīties pārvērtību šovu. Rādīja divus brāļus, kas dzīvoja kaimiņos. Viens bija mans vārda brālis Jānis, otrs Ivars. Ivars bija slaids un iznesīgs, 2 reizes nedēļā gāja uz trenažieru zāli, uzturēja sevi lieliskā fiziskajā un arī garīgajā formā, turpinot studijas augstskolā, kaut 2 diplomi bija jau kabatā. Savukārt Jānis no bračkas parauga nemācījās. Jānis pirms pāris gadiem bija ticis par lielu priekšnieku. Nauda viņa kabatās augusi kā sēnes pēc lietus. Bet tikpat ātri kā nākusi klāt, tā arī tecēja prom par platakrānu, televizoru, burbuļvannu un dažādiem niekiem. Jānis arī ēda bez sāta un apvēlās ar lieko svaru, kā sniega pika no kalna ripodams. Taču krīze ieviesa korekcijas, un Jānis darbu zaudēja, palika pliks un nabaks ar milzu vēderu un sausu burbuļvannu un neapmaksātu rēķinu par kabeļu televīziju caurajā kabatā. Izmisis viņš pieteicās pārvērtību šovam. Šovā pie Jāņa pieķērās plastiskais ķirurgs. Grieza un taukus atsūknēja spaiņiem vien, ar viņu strādāja vesela padomdevēju komanda, kas sastādīja programmu, pēc kuras Jānim jāveseļojas un tālāk jādzīvo. Jānis sāka atkopties, nobindēts un zilumos viņš jau sāka bērzēt rokas, ka varēs notiesāt treknu cūciņu, lai atgūtu spēkus. Bet padomdevēji bija klāt kā likti. Nē, vecīt, diēta tev būs jāievēro vēl vismaz gadu vai pat 2. Citādi esi norakstāms cilvēks. Un arī pēc tam tev būs dzīvot veselīgu dzīvesveidu.